Zarnu trakta mikrobioma stāvoklis tiešā veidā var ietekmēt novecošanās procesus. Parasti baktērijas, kuras dzīvo zarnu traktā, asociējas ar imunitāti un pārtikas pārstrādi, bet tāpat šīs baktērijas var atsaukties uz priekšlaicīgu novecošanos. Visi produkti, kuri satur šķiedrvielas, kā piemēram dažādi zaļumi, iespējams tāds superfoods kā spirulīna un chlorella, nevar pienācīgi pārstrādāties, ja mikrobioma veselība ir izjaukta. Tieši baktērijas resnajā zarnā pārstrādā šos zaļumus un nodod organismam kā celtniecības materiālu. Ja ar mikrobiomu būs problēma, tad uzturvielas nespēs pienācīgi uzsūkties. Savukārt tas atsauksies uz pašsajūtu un ārējo izskatu. Baktērijas, kuras dzīvo mūsu zarnu traktā, nosaka mūsu ēšanas paradumus. Tās izstrādā īpašu fermentu, kas pieprasa tieši to, ko tās vēlās. Ja patogēnā flora būs vairāk nekā labā mikroflora, tad jūs noteikti vēlēsieties ēst daudz saldumus un dažādus miltu izstrādājumus. Taču uz izskatu tas iedarbojas ļoti nelabvēlīgi. Baktērijas un sēnes attīstās tur, kur tām ir labvēlīgi apstākļi. Piemēram, helikobakterija var izraisīt kuņģa čūlu, tātad tiek bojāta gļotāde. Un šajā gadījumā uzturvielas no pārtikas nespēs pienācīgi uzsūkties. Pat ja jūs lietojat papildus kolagēnu un aminoskābes, tās nespēs pienācīgi uzsūkties. Un no tā atkal cietīs mūsu āda.